Otrā daļa. Vide ir būtiska attīstībai. Ir laiks tev celties un ieņemt jaunu vietu garā. Ja tu atpūties manā mīlestībā, par ko tad tu fantasē? Ļauj manam garam sabudināt tavu sirdi, domāt citādā veidā. Es apgaismošu tavu sirdi, tavu sirds iekšējo cilvēku. Mani vārdi celsies no tavu iekšējo cilvēku, tavā dabiskā prātā, lai tas būtu atjaunots Kristus pilnībā. Kad tavs apzinātais prāts apņems to gudrību un atklāsmi, ko šis iekšējais cilvēks dod, tu skaidri redzēsi un patiesi izpratīsi savu topošo identitāti. Mīļais, es tamdēļ tevi piekodinu, nepiegriezties zemes veidam domāt. Šī sesija nosaukta celies. Intelektuāliem cilvēkiem nav apspēkota izšķirt spēja garā. Viņam gandrīz ir paplašināts ieskats loģiskā un spriešanas jomā. Tā ir izšķirt spēja no sīkākās apjomas esamības. Tev jāsāk saskatīt lietas garā. Apgaismojums iesākas ar vīziju par kaut ko vai kaut kādu, kas izraisa, ka vairojas ticība un vitalitāte. Tavai topošā identitāte ir tāda vitalitāte un tāds daļums, ko es nevaru atvairot. Tā ir mana brūte, kas nāk. Viņa dzīvo tādā dziļā mīlestībā manā sirdī. Un tas veido viņas personību un identitāti. Viņa ir atvērtas visas krātuves ar mīlestību. Mani nolūki manās atļaujās. Aicini sevi jaunajā vietā ar piešķirtām atļaujām. Šī jaunā Dieva dotā personībā visi ap tevi būs iespaidoti no manas pasies pret tevi. Kā mana karališķīgā strēlniece, tu dzīvosi tā, kā bija domāts manīs cilvēku priekšā. Cilvēki sadursies ar manu majestāti, kad viņi redzēs, kā tu dzīvo manā mīļotā. Tas panāks brīnumus cilvēku dvēselēm, kas ir ap tevi. Dzīve tevīs neļaus cilvēkam dzīvot samazinātā dzīves stilā vairs. Tava paļāvība manīs pārspēkos viņu šaubas, lai arī iesākumā sanaidoti no tavu apliecību, viņi saņems uzviju manā klātbūtnē. Visu, kam tu pieskarsies, tu vairosi, katrs, ko tu uzrunā, celsies augšā. Ja ne tūlīt iesākumā, tad vienmēr beigu beigās. Palieci patiess pret savu jauno esamību. Dzīvo saskaņā ar manu lapatiku par tevi. Un tavas ilgas veidos ietilpīgāku telpu ar atļaujām citiem. Ir daudzi līmeņi ar svētībām un mantojumiem. Tie ir savienoti ar tavu atsauksmi un kopību ar mani. Staigā ar mani šīs labvēlības vietās, kas vienmēr būs tik dziļas, cik tu vēlēsies, lai tās būtu. Es esmu vienmēr gatavs tevi svētīt. Mana sirds ir vienmēr un pavisam pievērsta tev. Es gribu, lai tu dzīvotu, nepārtraukta tā labpatikā, kur grēka nabadzība tevi nevar aizskart, kur mana atjaunotā dzīve tevi apkams katru dienu, kur mana labpatika
atjaunos garā katru rītu, un tu dzīvosi ar prieku apspēkota manā smaida skaistumā.